Birža Nasdaq OMX Rīga šo konferenci rīko jau 6. gadu, un pirmajā konferencē mums bija apmēram 30 apmeklētāji. Kā jūs paši redzat, tad apmeklētāju skaits ir krietni audzis un vairāk kāršojies, un cerams, ka šīs konferences kļūs vēl apmeklētākas un būs vēl vairāk cilvēku arī nākotnē. Manuprāt, lielāks apmeklējums liecina, ka cilvēki kļūst arvien zinošāki un gatavāki paši veidot savu nākotni, likt naudai pelnīt naudu, uzņemties risku un atbildību. Paļauties ne tikai uz veiksmi, bet arī uz pašu lēmumiem. Tie, kas nezina un atpazīst mūs vēl pēc vecā vārda Rīgas fonda birža, gribu teikt, ka mēs esam Nasdaq OMX Rīga. Mūsu mātes organizācija Nasdaq OMX atrodas Ņujorkā, un tās sarakstos kotējas tādu uzņēmumu kā Apple, Microsoft, Nokia un daudz citi labi pasaulē atpazīstami zīmoli. Pievienošanās Nasdaq grupai mums ir palīdzējusi attīstīties. Esam izturējuši krīzi un neskatoties uz visām grūtībām, turpinam attīstīties arī tālāk. Vairāk kā gadu mūsu tirdzniecības sistēma ir AINET. Tā ir tieši tā pati tirdzniecības sistēma, ko lieto investori Ziemeļvalstīs, un tā ir tā pati tirdzniecības sistēma, ko izmanto investori arī Ņujorkā. Es ar lepnumu varu pastāstīt, ka mēs esam bijuši ļoti veiksmīgi parādvērtspapīru izsolēs. Esam izsolījuši apmēram 800 miljonu latu vērtībā, esam norganizējuši apmēram 130 parādvērtspapīru izsoles, un, protams, ceram, ka pie šiem labajiem rezultātiem pievienosies arī akciju emitenti. Šobrīd situācija ir tāda, kad ir vairāk uzņēmumu, kur ļoti aktīvi par to interesējās, un cerams, ka tuvākā nākotnē mēs viņus sagaidīsim arī biržas sarakstos. Tāpat mēs ceram arī uz to, ka valsts ļaus mums katram kļūt par akcionāru tai piedarošajos uzņēmumos. Kā labu ziņas var pavēstīt arī to, ka drīzumā mēs Latvijas investoriem piedāvāsim tirdzniecības platformā e-brokers iespēju pirkt un pārdot apmēram 7000 ASV biržās tirgoto uzņēmumu akcijas. Tātad būs ļoti vienkārši kļūt par Apple vai eBay īpašnieku. Tikpat vienkārši, kā šodien jūs varat kļūt par Saftehnikas akcionāru. Tāpat mēs neesam atmetuši mērķi uzsākt tirdzniecību un norēķinus eiro valūtā, un es ceru, ka atbildīgās iestādes mums beidzot šādu iespēju arī dos. Gribu pievērst jūsu uzmanību arī tam faktam, ka uzņēmumi daudz nopietnāk ir pievērsušies investoru attiecībām. Par to liecina arī tas, ka nākamajā nedēļā, 8. decembrī, 2 uzņēmumi rīkos prezentācijas investoriem, un tie būs Olainfarm un akciju sabiedrība Ventspils nafta. Abas no šīm investoru prezentācijām būs skatāms arī internetā. Savukārt, ja jums ir jautājumi ne tikai ekspertiem, kuri piedalīsies diskusijā un prezentācijās, bet ir jautājumi arī biržai, jūs esat laipni lūgti tos uzdot ar īziņu palīdzību. Lūdzu norādiet, ka tas jautājums ir biržai, un mēs arī atbildēsim uz šiem jautājumiem portālā Naudas lietas.